Labdien! Te Aivs no Ventspils. Šodien parunājam par ordeņiem un politiskiem grūtdeņiem. Ir tā, ka mums ir tāds viens personāžs, kurš savā laikā ir apbalvots ar 3. šķirs 3 zvaigžņu ordeni, un kuram ir arī iedota barikāžu piemiņas zīme. Vai tā nopelnīt nebūtu, nē. Vienkārši cilvēks pēc KGB un kompartijas uzdevuma nospied pogu balsojumā par neatkarību. Iet runa par manas pilsētas patieso labumu guvēju. Bet pats interesantākais jau ir tas, kad redzi, viņam jau ir piespiests otrās NATO lielvalsts sankcijas, pa tiesvedību un pirmo un diviem nostiešajiem spriedumiem nemaz nerunājot. Gribētos tomēr redzēt, kāda ir arī mūsu politiķa reakcija, kur ir tie visas patiesības saucēji, piemēram, Nacionālā apvienība, varētu arī uzzināt, ko domā prezidents un ministrs kundze, vai šādiem cilvēkiem ir atņemam šādu valsts apbalvojumu, vai tie tomēr ir atstādām. Varbūt ir jāiedod vēl 1. šķirs 3 zvaigžņu ordenis. Kādas ir jūsu domas? Manuprāt, interesanta tēma. Bet vēl ir stāsts par tādu politisko divkosību pilnībā. Jūs jau ziniet, ka Ventspilī šo te 3. šķirs 3 zvaigžņu ordeņu kavalieru aizsargā Nacionālā apvienība. Tur ir tāds viņu deputāts, kurš pilnīgi bez kautrēšanos balso, kā vajag un visādā ziņā izdabāja, ja pārējie, tie saucamās opozīcijas deputāti, normāli strādā un saprot, kas ir kas, un kas ir pilsētai svarīgs, un kas ir mazsvarīgs, un kur ir tik tiešām izšķērdība, un kur ir valdošo PR un valdošo intereses, un kur ir pilsētas intereses, tad šis cilvēks vienkārši, kā viņam liek, tā viņš balso, viņš ir pa banānu mīzi nopirkts, un tā tas arī ir. Un šeit arī gribētos dzirdēt Nacionālās apvienības viedokli. Ko jūs domājat par Kārli Vočtovu? Un vai tādam cilvēkam arī nākamās vēlēšanās jūsu sarakstā būs vietas? Un vai jūs atbalstat šādu politiku? Gribās vienkārši tikai akcentēt, ka viņš jau aizstāv reālu kolaborantu, padomu laika ideoloģisko sekretāru, un viņu virzītu politiku, kurš virza mūsu valsts uz PSRS 02. Tā kā, paldies un līdz nākamajai reizei.